Pirms nepilna gada, veidojot Kariņa valdību, tapa īpašs koalīcijas memorands. Nozīmīgāko valdības darbu un uzdevumu apkopojums. Svarīgāks pat par valdības deklarāciju un rīcības plānu faktiski nosacījumi, pie kuriem tapa Kariņa valdība. Skultas termināls ir šī memoranda būtiska sastāvdaļa. Tā kā jau tad bija skaidrs, ka šim projektam nav ekonomiskas jēgas, mēs, apvienotais saraksts, bijām ļoti skeptiski par tā turpināšanu. Taču memorandā tas tika iekļauts tikai pēc jaunās vienotības kategoriskas un, es pat teiktu, emocionāls prasības. Neiztikt bez paceltām balsīm un slavenās krēslu mētāšanas. Kolēģi no jaunās vienotības, man jautājums, kas tad atkal tāds ir noticis, ka tik radikāli maināt viedokli? Kad jūsu vārdiem ir jau kāda nozīme? Kā lai politiski partneri, ārzemju partneri, investori var jums uzticēties? Mēs nekad neesam atbalstījuši šo dīvaino ar lobismu smaku apvīto Skultas LNG terminālu projektu. Tāpēc mēs noteikti balsojam par. LNG terminālim bija jābūt Latvijā jau sen, tāpat kā vēja parkiem, tāpat kā gaso infrastruktūras sadales tīklu pārvaldībā. Šī mētāšanās neskaidrība, novēlota rīcība ir precīzi piemērs tam, ka Latvijai trūks savas enerģētikas ilgtermiņa stratēģijas, kurā būtu skaidri definēts enerģētiskais portfels, gāzes un tecas loma tajos, elektrības patēriņa stiprināšana, tīkla attīstība un noslodze, skaidrs ilgtermiņa tarifu plāns, jaudu rezervācijas plāns, patēriņa prognozes, transporta sektora integrācija enerģētikas plānā, starpvalstu savienojuma attīstība. Dēļ konkrētas ilgtermiņa stratēģijas trūkuma tieši rodas šādi atrauti projekti no kopējās bildes. Novēlota rīcība un mētāšanās no viena grāvja otrā. Tad jaunā vienotība ar putām uz lūpām uzstāja piecērtot kāju par obligātu Skultas LNG terminālu realizēšanu un tagad to viegli bez acu mirkšņāšanas izmet miskastē. Kādu investīciju piesaistes vidi jūs vēlaties veidot? Kādu uzticību valstī jūs veidojat? Paldies!